lasījums no Marka evaņģēlija 15. nodaļas. Un tie spieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja, Sīmeni no Kirēnas, Aleksandra un Rufa tēvu, ka viņa krustu nestu. Un tie aizveda viņu, Jēzu, uz vietu Golgatā, tas ir tulkots pieres vieta. Un viņam deva dzert vīnu ar mirrēm sajauktu, bet viņš to neņēma. Un kad to bija krustā situši, tad tie izdalīja viņa drēbes un meta kauliņus par tām, ko kurš dabūs. Un tā bija 3. stunda, un viņu sita krustā. Un tur uzraksts par viņa vainu bija virsū uzrakstīts – Jūdu ķēniņš. Un līdz ar viņu sita krustā 2 slepkavas, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Un raksti ir piepildīti, kas saka, viņš ir līdzināts ļaundariem. Un tie, kas gāja garām, viņu zaimoja, kratīja savas galvas un sacīja, raugi, kā tu Dieva namu noplēsi un to uztaisi 3 dienās. Palīdzies pats un kāp no krusta zemē. Tāpat arī dzen augstie priesteri ar rakstu mācītājiem viņu apmēdīja un sacīja, citus viņš pestījis, sevi pašu viņš nevar pestīt, lai nu Kristus Izraēla ķēniņš no krusta nokāpj, ka mēs redzam un ticam. Un arī tie, kas līdz ar viņu bija krustā sisti, viņu apsmēja. Un ap 6. stundu kļuva tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Un ap 9. stundu Jēzus stiprā balsī brēca saukdams Eloi, Eloi, lama zabahtani. Tas ir tulkots mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un citi no tiem, kas tur klāt stāvēja, kad to dzirdēja, sacīja, redzi, viņš sauc Ēliju. Bet viens tecēja un pildīja sūkli ar etiķi, un to lika uz niedres, un viņu dzirdināja, sacīdams, laidiet, redzēsim, vai Elija nāks un viņu noņems. Bet Jēzus stiprā balsī brēcis dvēseli izlaida. Un priekškars Dieva namā pārplīsa 2 gabalos, no augšas līdz zemei. Bet virsnieks, kas tur klāt stāvēja, viņam pretī, redzēdams, ka viņš tā brēgdams garu bija izlaidis, sacīja, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Un tur bija arī sievas, kas no tālienes skatījās, starp tām bija Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māsa un Jāzepa māte un Salome, kas arī dzen, kad viņš bija Galilejā, viņam sekoja un viņam kalpoja, un daudz citas, kas līdz ar viņu ieradās Jeruzalemē. Un sataisāmās dienas vakarā, tas ir sabata priekšvakarā, Jāzeps no Arimatijas, viens godājams runas kungs, kas pats arī dzen uz Dieva valstību gaidīja, nāca un iegāja droši pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Bet Pilāts brīnījās, ka tas jau bija nomiris, un virsnieku aicinājis tam jautāja, vai jau ilgi, kamēr viņš nomiris. Un to no virsnieku uzzinājis, viņš Jāzepam Jēzus miesas atvēlēja. Un tas smalku audeklu pircis viņu noņēma un ietina audeklā, un viņu ielika kapā, kas klintī bija izcirsts, un pievēla akmeni kapa durvīm priekšā. Bet Marija Magdalēna un Marija, Jāzepa māte, skatījās, kur viņš tapa nolikts. Pirmā ķēniņu grāmata, 11. nodaļa. Un ķēniņš Salamans iemīlēja daudz svešas sievas, bez faraona meitas vēl Moāba, Amona, Edoma, Sidona un Hetiešu meitas. No tautām, par ko tas kungs Jahve uz Izraēla bērniem bija sacījis, jums nebūs pie tiem iet, un lai tie tāpat neiet pie jums, tie patiesi jūsu sirdis locīs pēc saviem dieviem. Šīm Salamans pieķērās ar mīlestību, un viņam bija 700 sievas no augstas kārtas un 300 blaku sievas, un viņa sievas novērsa viņa sirdi. Kad nu Salamans bija kļuvis vecs, tad viņa sievas viņa sirdi novērsa pie svešiem dieviem, un viņa sirds nepalika pilnīgi pie tā kunga Jahves, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Tā Salamans sāka kalpot Aštartei, Sidonas dieveklei un Milkomam, amoniešu neganta Melkam. Un Salamans darīja, kas bija ļauns tā kunga Jahves acīs, un nedzinās taisni pēc tā kunga Jahves, kā viņa tēvs Dāvids.
Tolaik Salamans uztaisīja kalna altāri Kamošam, moabiešu negantam Elkam, kalnā Jeruzalemei pretī, un Moleham, amoniešu negantam Elkam. Un tā Salamans darīja visām savām svešām sievām, kas saviem elku dieviem kvēpināja un upurēja. Un tas kungs Jahve sadusmojās par Salamanu, ka tas savu sirdi bija novērsis no tā kunga Jahves, Izraēla dieva, kas viņam divkārt bija parādījies, un to viņam bija pavēlējis svešiem dieviem nesekot, un viņš taču nebija turējis, ko tas kungs Jahve bija pavēlējis. Tad tas kungs Jahve sacīja uz Salamanu: tāpēc, ka tas tev prātā nācis, un tu neesi sargājis manu derību un manus likumus, ko es tev esmu pavēlējis, tad es rautin atraušu valstību no tevis un to došu tavam kalpam. Tikai tavā laikā es to nedarīšu, tava tēva Dāvida dēļ, no tava dēla rokas es to atraušu. Tikai visu valstību es te atraušu. Vienu cilti es došu tavam dēlam, sava kalpa Dāvida dēļ un Jeruzalemes labad, ko es esmu izredzējis. Un tas kungs Jahve cēla Salamanam pretinieku, Hadadu no Edoma. Tas bija no ķēniņa dzimuma Edomā. Jo, kad Dāvids bija Edomā bijis un Joabs, karja virsnieks, gāja aprakt nokautos un kāva visus no vīriešu kārtas Edomā, jo Joabs tur palika 6 mēnešus ar visu Izraēlu, kamēr visus vīriešus Edomā bija izdeldējis, tad Hadads bija izbēdzis, un ar viņu citi edomiešu vīri no viņa tēva kalpiem, un gājis uz Ēģipti, bet Hadads bija vēl mazs puisēns, un tie cēlās no Midiāna un nonāca Pāranā, un ņēma vīrus no Pāranas sev līdz, un nāca uz Ēģipti pie faraona, Ēģiptes ķēniņa, un tas viņam deva namu, un nosacīja maizi, un viņam deva zemi. Un Hadads atrada lielu žēlastību faraona acīs, un šis viņam deva par sievu savas sievas ķēniņienes Tahpenes māsu, un Tahpenes māsa viņam dzemdēja dēlu, Genubatu. Šo Tahpene uzaudzināja faraona namā, un Genubats bija faraona namā starp faraona dēliem. Kad nu Hadads Eģiptē dzirdēja, ka Dāvids bija aizgājis dusēt pie saviem tēviem, un ka Joabs, kaģa virsnieks, bija nomiris, tad Hadads sacīja uz faraonu: atlaidi mani, ka es eju uz savu zemi. Bet faraons uz to sacīja: kā tev pie manis vēl trūkst, un redzi, tu gribi iet uz savu zemi? Viņš sacīja: nekā, taču atlaid mani. Dievs cēla viņam arī par pretinieku Rezonu, Elijada dēlu. Tas bija bēdzis no sava kunga Hadedezera, Cobas ķēniņa, un sapulcinājis pret viņu vīrus, un bija sirjotāju virsnieks, kad Dāvids tos apkāva, un tie gāja uz Damasku, un tur dzīvoja un valdīja Damaskā. Un viņš bija Izraēla pretinieks, kamēr Salamans dzīvoja, un tas pienāca klāt pie ļaunuma, ko Hadads darīja, un viņam rieba Izraēls, un viņš valdīja pār Sīriju. Vēl bija Jerobeāms, Nebata dēls, Efratietis, no Caredas, Salamana kalps, un viņa māte bija Ceroa vārdā, Atraitne. Tas arī pacēla savu roku pret ķēniņu. Un šī ir tā lieta, kāpēc viņš roku pacēla pret ķēniņu. Kad Salamans Millu cēla, tad viņš aiztaisīja gravu sava tēva Dāvida pilī, un Jerobeāms bija varens vīrs. Kad Salamans redzēja, ka jauneklis bija krietns strādnieks, tad viņš to iecēla pār visām Jāzepa nama klaušām. Un notikās tanī laikā, kad Jerobeāms izgāja no Jeruzalemes, tad pravietis Ahija no Šīlo to sastapa ceļā, un viņš bija jaunu mēteli aplicis, un tie abi divi vienu uz lauka bija. Un Ahija ņēma jauno mēteli, kas viņam bija mugurā, un to saplēsa 12 gabalos, un viņš sacīja uz Jerobeāmu: ņem sev 10 gabalus, jo tā saka tas kungs Jahve, Izraēla dievs: redzi, es atraušu to valstību no Salamana rokas, un tev došu 10 ciltis, bet viena cilts viņam paliks mana kalpa Dāvida dēļ un Jeruzalemes pilsētas labad, ko esmu izredzējis no visām Izraēla ciltīm. Tāpēc, ka tie mani atstājuši un metušies zemē Aštartes, Sidoniešu dieveklis priekšā, un Kamoša, Moabiešu dieva priekšā, un Milkoma, Amona bērnu dieva priekšā, un nav staigājuši manos ceļos, nedz darījuši, kas ir pareizi manās acīs, manus likumus un manas tiesas,
kā viņa tēvs Dāvids. Tomēr es no viņa rokas neņemšu visu valstību, bet es viņu atstāju par valdītāju, kamēr viņš dzīvo, mana kalpa Dāvida dēļ, ko esmu izredzējis, kas turējis manus baušļus un manus likumus. Bet no viņa dēla rokas es atņemšu valstību, un tev došu 10 ciltis, un viņa dēlam es došu 1 cilti, lai manam kalpam Dāvidam vienmēr paliek gaismeklis Jeruzalemes pilsētā, ko sev esmu izredzējis, tur likt savu vārdu. Es tevi ņemšu, un tev būs valdīt, kā tavai dvēselē patīk, un tu būsi Izrēlam par ķēniņu. Un ja tu klausīsi visu, ko es tev pavēlēšu, un staigāsi manos ceļos, un darīsi, kas ir pareizi manās acīs, turēdams manus likumus un manus baušļus, kā mans kalps Dāvids darījis, tad es būšu ar tevi, un tev celšu pastāvīgu namu, kā Dāvidam esmu cēlis, un tev došu Izrēlu. Un tāpēc es pazemošu Dāvida dzimumu, bet ne mūžīgi. Un Salamans meklēja Jerobeamu nokaut, bet Jerobeams cēlās un aizbēga uz Ēģipti pie ķēniņa Šišaka, un bija Ēģiptes zemē, kamēr Salamans mira. Un kas vēl par Salamanu stāstāms, un viss, ko viņš darījis, un viņa gudrība, tas ir uzrakstīts grāmatā par Salamana darbiem. Un laiks, kamēr Salamans par ķēniņu bijis Jeruzalemē pār visu Izrēlu, ir 40 gadi. Un Salamans gāja dusēt pie saviem tēviem, un tapa aprakts Dāvida, sava tēva, pilī, un Rehabeāms, viņa dēls, kļuva par ķēniņu viņa vietā. Hozejas grāmata, 13. nodaļa. Kad Efraims runāja, tad cēlās bailes. Viņš augsti cēlās Izrēlā, bet viņš noziedzās caur Bālu un mira. Un nu tie vēl vairāk grēko, un no sava sudraba tie sev taisa elku stabus, dievekļus pēc sava prāta. Tas visnotaļ ir kalēju darbs, uz tiem šie runā cilvēku upurētāji, tie skūpsta teļus. Tādēļ tie būs kā rīta mākoņi un kā rīta rasa, kas izzūd kā pelavas no klona un kā dūmi no skursteņa to aizdzīti. Bet es esmu Jahve, tas kungs, tavs dievs, jau no Ēģiptes zemes, un dieva bez manis tu nepazīsti neviena, un pestītāja bez manis nav neviena. Es par tevi zināju tuksnesī, sausajā zemē. Kad tiem bija ganības, tad tie pieēdās, kad tie bija pieēdušies, tad viņu sirds lepojās, tāpēc tie mani aizmirsa. Tādēļ es tiem tapu kā lauva, kā leopards es glūnēju uz ceļa. Es tos sastapšu kā lācis, kam bērni laupīti, un saplosīšu viņu cieto sirdi. Es tos tur aprīšu kā lauva, zvēri virs zemes tos saplosīs. Tas tev par postu, Izrēl, ka tu esi pret mani, pret savu palīgu. Kur nu ir tavs ķēniņš, lai tas tev palīdz visās tavās pilsētās, un kur tavi tiesneši, par kuriem tu sacīji, dod man ķēniņu un virsniekus? Es tev devu ķēniņu savā dusmībā, un to esmu atņēmis savā bardzībā. Efraima noziegumi ir sakrāti, viņa grēki ir glabāti. Viņam nāks dzemdētājas sāpes, viņš ir negudrs bērns, jo laiks nāks, ka viņš nepastāvēs bērna dzimšanas stāvoklī. Es tos atpestīšu no elles, es tos atsvabināšu no nāves. Nāve, kur ir tavs mēris? Elle, kur ir tavs posts? Žēluma nebūs manu acu priekšā. Lai viņš arī augļus nes brāļu vidū, bet rīta vējš nāks, tā kunga Jahves vējš celsies no tuksneša, un viņa aka izkaltīs, un viņa avots izsiks. Šis laupīs mantu un visus dārgumus. Samarija ies postā, jo tā savam dievam ir turējusies pretī. Tā kritīs no zobena, viņu bērni taps satriekti, un viņu grūtās sievas taps uzšķērstas.